Ķīva ir trešā Eiropā pēc luksusa automašīnu Bentley pārdošanas apjomiem kara laikā. Vismaz tā apgalvo Krievijas propaganda. Latvijā šo ES sankcijās iekļautās Kremļa propagandistes ziņu pavairoja LPV līderis un Rīgas domnieks Ainārs Šlesers un Daugavpils portāls Grāņi LV. Taču tā nav taisnība. To mums apstiprina arī pats Bentley. Maldiem izmantots Bentley Motors reģiona direktora ieraksts LinkedIn, taču ierakstā nav nekā par pārdošanas apjomiem. To mums apstiprina arī Bentley pārstāve. Konkrētus kritērijus un Bentley pārdošanas apjomus uzņēmums neatklāja. Tātad, Ķīvas dīleriem balva piešķirta, bet tas nebija par pārdošanas apjomiem. Iekšējā novērtēšanā balvu piešķīra citā kategorijā ar vairākiem kritērijiem. Dalies ar šo video, lai arī Šlesers un citi zina, ka runām par Ķīvu kā trešo lielāko Bentley tirgu Eiropā nav pamata.